klasisko to šito, te un to šito. Jā, tu. Čau, vecīt. Čau. Tā, labi, jāsāk. Čau visiem. Ietekmes spēka 13. epizode. Šodien ar mani kopā nav ne Lebrons James, ne Vaira Vīķa Freiberga, ne Guntis Galviņš. Šodien ar mani kopā ir Jēkabs Plodons. Pirmais, ko es gribu pateikt, ir paldies tev, ka tu ieradies un atvēlēji savu laiku. Tas ir super, nozīmē daudz. Un tad neliels ievadiņš no manas puses, un tad jau ķersimies tevi iekšā. Jā, man tā, es varētu uztaisīt kaut kādu remiksu ar kaut kādiem izteicieniem, kas šeit topuši šī dīvāna. Bet, jā, īstenībā īsts ievadiņš ir basketbols un Dānija, kur tu pavadīji no 2016. līdz 2018. gadam, un pēc tam atgriezies Latvijā. Par basketbolu jau pirmais, ko es tev redzēju, tu biji pie 2 gadus vecākiem, trenējies, un bija tāds, ka Dievs, Jēkabs Plodons. Viņš saka, man bija bail. Līdz tai vasarai, kad 16-3 1 pret 1. Bet anyways, jā, tas būs tas super, pirmā daļa. Un esam jau kaut ko runājuši, bet jā, par Dāniju esmu diezgan daudz ko aizmirsis, un tas arī būtu tā interesanti iet un parunāties par to. Un vēl īstenībā, tad, kad uzaicināju tevi, un es domāju, par ko mēs varam runāt, un tādā garā atcerējos visādus brīžus, ko mēs esam piedzīvojuši. Mēs esam piedzīvojuši ļoti daudz. Un viens no tiem mazajiem momentiem bija, mēs sēdējām fizikas stundā pie Pētersons un ritīgi, protams, smējāmies un izdomājām, varētu taisīt radio kopā. Tu atceries kaut ko tādu? Kaut ko tādu es neatceros. Kad mēs sēdējām klasē un smējāmies, tas bija tās visas stundas bija tāds. Bet jā, kaut kāda atmiņa bija, kad mēs varētu taisīt radio. Bet tas nenotika, bet notiek šis. Mēs tāpat esam šeit un ar austiņām un tā. Jā, apmēram tāds ir mazais ievadiņš, un vai tev ir kaut kas, ko tu gribi pielikt klāt, vai pielabot, vai Nu, tad jau laika gaitā tiksim līdz turienē ar stāstīšanā. Jā. Sarunāts. Ok, tad ķeramies pie basketbola. Kā tu vispār sāki spēlēt un vispār kāpēc basketbola? Tātad kādēļ basketbols tur jau stāsts sākas ar tēti, kurš pats līdz 18 gadiem nenodarbojās ar sportu savā bērnībā, un viņš visu bērnību slimoja, plauškarsoņi, viss. Un tad, kad viņš iestājās armijā 19 gados, tad jau viņš veselību uzlabojās, un tad viņam bija tas nostādījums, ka bērni jāsūta uz sportu. Un par cik viņam bija kaut kāda paziņa Valtera basketbola skolā. Viņš piezvanīja viņai, paprasīja, hei, man 2 puikas, kaut kur jāieliek sportot. Un tad jā, mums abiem ar Bračku vēl tajā laikā nebija tādas vecuma grupas. Man bija 4 gadi, brālim 6. Un tad mums, iebīdīja Rīgas sporta pilī, ja kāds vēl tādu atceras. Un jā, tur sākām skriet pie Fomina. No 4 gadu vecuma tas sanāk, tu sāki spēlēt? Jā. Oh. Jā, tā pirmā nedēļa. Es vēl to atceros, kā es ienācu iekšā mazs ar zeķu biksēm. Fomins pieskrēja pie manis, tur kā tev sauc, cik tev gadu. Tādas aptaujas jautājumus vajadzēja pierakstīt. Un tad jā, tos pirmos gadus Ome, Auklīte vadāja mūsu to Rīgas sporta pili. Un tādam puikam no Ziepniekalna. Es jau jūtos, ka pazīst visu Rīgu. Mums tur Ziepniekalnā neviens taču nav bijis ārpus Ziepniekalna. Nevienu nekur neved. Un mēs tur jau ar tramvajiem un ikarusēm braukājam. Bet jā, zeķu bikses, tā bija pēdējā reize, kad es viņas vilku. Pietika ar 1 nedēļu pie basketbola stēl, lai viņi tev apsmiet. Un tu pateici mammai, ka vairs nevilkšu. Tā kā... Jā. Un tas sanāk, ka tu sāki kopā ar brāli, viņš ir 2 gadus vecāks, un tu jūs pie vienas vecuma grupas trenējaties? Patiesībā mēs sākām jau tur bija 93. 94. gadi, jau vēl pat 5. gadi nebija. Un lēnām 5. gadi sāka parādīties, un tikmēr tajā miksā bija. Un tad kā tu pats stāstīji, ka cik tev 11, 12 gados tev tas, ka tu jau biji top mūsu? Apmēram, jā, tad, jā. Pa lielam līdz tam, man jau bija tas, ka es
cik sen es sāku, pie kā es trenējos, un tāpēc tos visus gadus, man liekas, es tur marinējos pa topu. Es atceros, ka es negribēju, lai uz mani dusmojas komandas biedri. Mums bija komandas biedri, kas tur, nezinu, nedalīja bumbu, kas arī bija labi. Reinis Cinīts, piemēram. Nu, negribēju teikt. Visticamāk, tāpat neklausīsies. Arī fakts. Bet internetā viss paliek uz mūžu. un tad bija, Džeks, kas arī māk spēlēt, bet nedalās ar bumbu. Un es skatos, ka, viņš tagad daudziem nepatīk. Man gribējās visiem patikt. Un tad es pats atceros vairākas epizodes, kad es eju caurgājienā, jau eju uz augšu. Man ir jau brīvs metiens. Es paskatos pa labi, ir komandas biedrs, kas mazāk tiek pie bumbas. Es gaisā novelku nos metienu. Un, atdot piespēles. Kas negribēja būt tas Džeks, kas tur pats iet un viss samet. Protams, laika gaitā tas jau tā kā tāda sniega bumba, un tagad jau pēc 20 gadiem basītīs vienkārši dabūja bumbu. Jā, metu pa labi, pa kreisi. Wow, tu pat atceries tādas situācijas? Jā. Man gribējās Džekiem izpatikt. Es apmēram skatos, vēl tajā laikā mēs visi mazi, kāds mācēja mazāk to basīt, kāds vairāk. Un tad gribējās dalīt, lai visiem ir tas kaut kāds prieks. Wow, super. Kaut kā tā tas arī palicies visu mūžu, ka es nešķiroju tos spēlētājus uz laukumu. Ja tu būsi brīvs, tu māki mest, nemāki mest, iedošu tev. Es spēju tev iztēloties, ka tu aizēji garām ar garajām rokām. Jau tuvojies dankam un vienkārši šitādi piespēlīt iedot. Un tādēļ, ka mēs spēlējām RSU, tad tādas pāris situācijas arī bija. Jā, RSU tur jau bija. Bailes no Jurijāna un Gintara. Noslānījis kaut ko ne tā izdarījis. Jā, tāda forši pirmsākuma vispār. Super, man tālēs jāsaka paldies vecākiem, kad aizvilku uz basketbolu un vēl tik agri. Tas man tālēs super, un mūsdienu jaunatnē īstenībā tie bērni, kas vispār neiet sportot, man liekas tādi. Mēs ar Akselu pagājušo nedēļu tieši runājam, ka tagad var just, kuri cilvēki ir trenējušies komandas sporta veidā, tīpaši basketbolu un kur ne. Ka tādi bišku tūredzīgāki. Tā kā, jā, paldies. Super. Un tad tu nospēlēji līdz kaut kādam brīdim, jā, tie 11, 12 gadi. Un kas bija tie pagriešanās punkti, kas... Tātad pirmais tāds mazāks pagriešanās punkts, kas... pieslāpēja to basketbola attīstību, kā viņu nosaukt, bija, ka 95. gadus paņēma Imants Pļaviņš, kas ir lielisks treneris, jauks cilvēks, bet tajos laikos jau... Bija. Viegls smilts. Viegls smilts, jā. Bet tajos laikos, tās komandas, ko viņš paņēma, kas bija 5. gadi, tie džeki jau nekādu basketbolus neizauga. Un par cik mūsu brāli sūtīja visur kopā, jo tā arī lētāk sanāca uz visām nometnēm. Un tad es kādu vasaru 2 pie Pļaviņa brocēnos nometnēs biju. Man liekas, vienīgais vēl viens 7. gads bija tas pats Skaistlauks, minētais Aksels. Bet jā, un pavadot tur tās vasaras, kur tu esi tāds sīkais, tevi apceļ, tu visur pa beigām, īsti tie treniņi tādi, tā primitīvi. Aiziet 1-1, uzspēlēt 2-2. Un pēc tam atgriežoties pēc Pļaviņa, tur jau varēja redzēt jau starp mūsu 7. gadiem bija jau tas kritums līmenī, jūs jau bijāt, tā mani pārauguši tehniskajā jomā. Un tad lielais pagrieziena punkts bija 12 gados slavenais elektrošoks, kā mēs viņu saucam. Detaļās nestāstīšu, kas, kur, kā tieši tas notika. Dabūja elektrošoku. Bet tas pats elektrošoks nebija tā problēma. Tas vienkārši pātrināja to procesu, kas man bija. Un tas bija iekaisums mugurkaulos, sakroileīds. Tad dabūja to elektrošoku un tad palaidās iekaisums mugurkaulā. Tas iekaisums, tā vismaz ārsts teica, ka tāpat būtu bijis tikai lēnākā gaitā. Tad no vienas puses pat labi, kad es dabūju ar to elektrību, tas ātri pātrināja, uzreiz tas notika.
Kad nebija tā lēnām, tu nesaproti, kas tev tur sāp, kāpēc tev sāp. Un tur bija tā, ka dabūju ar elektrību. Nākamās dienas jau pirmajā treniņā tu jau jūti, ka tu vairs nevari pastaigāt. Tev tagad sāpes mugurā vai kājās, vai kur bija? Mugura. Sākumā likās kāja, bet tas bija vienkārši labā puse. Kāju vairs nevarēja pakustināt, un jau vairāk kustējos, jau mazāk varēja pakustēties. Un tad es mēnesi nogulēju slimnīcā. Un es atceros, tajā laikā no komandas Ričards Pīna, cik mums bija 11, 12 gadi. Ričards Pīna bez mazāk katru dienu brauc. Viņš dzīvoja centrā, viņam bija jābrauc uz Ziepniekkalnu tajā vecumā. Tā katru dienu savā vasarā braukt tur. Nezinu, atveda kaut ko apēst, tur paspēlējām PSP tajā laikā. Tā kā to es ļoti novērtēju, atceros, ka viņš tur bez mazāk katru dienu bija. Oh. Un jā, tas piedzīvojums nevienam nenovēlu, bet bija vecāka atbalsts, viss tas, bet labi. Tas rehabilitācijas posms tagad atskatoties liekas pat bija ātrs, tajā laikā likās mūžība, kad 2 nedēļas pagāja, kamēr varēja patstāvīgi staigāt. Un tad jau kāds gads pusotrs, kamēr varēja basīt spēlēt. Un pat to pusotru gadu, pa to laiku slimnīcā es biju pārstājis augt. Jau 2,10 un tad vairs neaugi. Nē, atgriezos skolā, es tur biju kaut kāds tur. Iepriekš bija garākais, tad tagad es biju pa vidu. Visi bija man pārauguši. Basīties arī spēlēja kaut kādas ārējās pozīcijas, ja tādas bija. Tas viss process bija pārtraukts. Tad, kamēr es atgriezos, bija jau U14, teiksim tā. U14 izlases stabili, nebija gatavs, nebija vēl atguvies, satrenējies, vispār bija tāds viduvējs puika. Es zināju, ka tu vienkārši pusotru gadu izlaidi un vispār nespēlēji. Jā. Tā kaut kāds fizioterapijas slaid arī vai... Fizioterapijas bija konkrēti sākumā, tīri, lai atgūtu tās pamatspējas. Pastaigāt, lai tur viss nesāp, nostiprināt kaut kāds muskuļus. Tas jau bija tāda īsta brīdi tajā vecumā, tu jau vēl nedomā par sevi kā sportistu, ka tev vajag tagad fizioterapiju, lai nostiprinātu visu pārējo. Tā kā, tad jau lēnā garā sitos atpakaļ. Un pēc pusotru gada, kad tu nebija izaudzis, tu aizgāji atpakaļ un 14 izlases nesanāca. Un tev iekšā bija drives, tā kā tikt līdz tam līmenim, kurā vispārējie tagad? Vai tev jau bija tā, ka tu esi izlaidis labu laiku un redzi citus, kas ir labāk, un tu tāds tieši uz otru pusi, ka tu, es nevaru vairs? Nē, tieši zuda tā pārliecība. Es vairs neskatījos to basketbolu tā. Bija tāds vairāk piespiedu kārtā. Tur salikās tie vairāk faktori kopā. Pirmkārt, ka pēc tās traumas tu esi tāds vārgs, nevarīgs puika. Pazūd tā pārliecība. Tu uz to basīt arī tā vairs neskaties. Tu izlaids gadus, tu jau vairs redzi, ka tu netur džekiem līdzi. Tā pārliecība gan pa dzīvi pazūd, gan pa basītī. Tāds vairs nav tas iekšējais dzinējs. Tāds vairāk. Vismaz bija mums tā piespiedu motivācija no trenera, ka hei, tev ir jābūt katru dienas treniņu. Tu nebūsi tur, ka tu neesi savējais džeks, un tu skaties, ka visi savējie džeki. Ir jābūt uz tiem treniņiem. Un tad jau tas lēnām procesā atguvos. Treneris Fomins man uzticējās tāpat. Es apzinājos, ka es varbūt nevelku tā laukuma līdzi, bet viņš man deva tās iespējas. Un tas jau lēnām atguva to pārliecību. Un tad mums bija vidusskolas mačs, kur mēs visur cēlām vērā, kur tik vien varēja. Es pat kādu brīdi domāju pēc vidusskolas, kas ir bijuši tie labākie džeki, ar ko ir spēlēt, ar ko es jūtos uz laukumu. Un es gribēju sastādīt sev to tā kā piecinieku, un pirmie 3 cilvēki, kas man bija galvā, bija tu, Draudiņš, ar ko mēs skolā, Big 3, teiksim tā. Mēs arī vienu gadu Getiņā spēlējām un izcēlām to tur zvaigznes. Mēs bijām. Un Elvekens vēl mums smējās par to. Jā, tā ir tāda sāpīga tēma tagad skatoties, ka tie, kas tagad Getiņā ceļ, tie ir
tie ir zvaigznes, tie ir tiek celti mastā, par viņiem filmē, taisa visu. Mūsu vecuma grupā, ko ar mums izdarīja, mēs jau nebijām nekādi superstāri, mēs vienkārši nācām uz to getiņu, kapājāmies. Un tas, ka mēs vinnējām, ir tāpēc, mēs labi viens otru pazīstam. Mēs bijām savā vecuma grupā, pārliecinoši labāk par citiem. Kaut gan, jā. Un mums tajā vecumā, es atceros, mēs aizbraucam uz kādu jūrmals turnīru vai kur. Elbekens pienāk, jūs nespēlēsiet. To dienu es atceros arī. Jūs to visu uzradamai tinaties prom. Jo tur neviens basketbolists nebija mums. Un mēs tā, zvaigznes ir ieradušās, līdās dabūsim krekliņus. Un tad, man liekas, tie gada pēdējie superfinālā, ka mums neiedeva balvas, tikai tās botas beigās iedeva. Mēs zaudējām, bija Zigis, Renārs un kas tur vēl, Šiliņš vai kas? Bija kaut kāds skvots savācies, jā. Normāli botas dabūjām tāpat. Man tas botas saplīs pēc 1 mēneša. Visi zoli noplīs. Bet, stāsts par to, ka tajā laikā tas getiņš bija vēl tāds, jūs tur esat labākie, davai tinaties, tagad jūs esat labākiem, davai mēs jūs sponsorēsim, braucat uz turnīriem. Jā, īstenībā jā. Ķipa šie džeki ir es nezinu, Instagramā sako getiņiem. Tad tur lieko šitie džeki jau visas turnīrus uzvarējuši viņu labākie. Mums tajā laikā tur tavai prom no šejienes. Kas ir 4. Es draudiņš tu? Un kas ir vēl tie nākamie 2 tavā pieciniekā? Bet ar mastiņu vienmēr paticis spēlēt. Cik ir sanācis Rīgas izlasē, tie mūsu fake izlasējos, ar ko mēs Tallinā aizbraucām. Bet, zin kā, no otras puses skatos, ko es nosaucu Rīdzenes čaļus. Bet, ir bijušas tās labākās attiecības. No mūsu komandas, protams, visiem džekiem jau patīk spēlēt. Un kā garos var ielikt Miku Antonu. Un, protams, prieks, ka man sanāca uzspēlēt ar ļoti daudz Zoriku Strautiņu, kas tagad izlasēs ar Birčiku. Žagaru arī. Ar Žagaru spēlēt konkrēti nesanāca. Viņš pie 8 gadiem spēlē, bet tāpat savā veidā jau uzaugām kopā. Bet forši tagad tā paskatīties, kuri ir. Un īstenībā no 97 gadiem gandrīz neviens nav. Vispārīgi no 7. vai? Jā. Renārs Birkāns ir Liepāja, Šiliņš, Zigis spēlē. Birkāns Ventspils, bet jā, 7. gadi es pat nezinu, kāpēc. Tu jau labāk zinās, tu biji tajās izlasēs. Tu varbūt saproti, kas tur trūka jums, kas netrūka. Jo tā jau jūs visi džeki esat, jūs mākat spēlēt basīt. Vienkārši jūs izlasēs, es nezinu, kas tur notika. Labi, pirmajos gados tur treneri ņēma savējos, savas komandas pārsvarā. Vecvagaru laikos, nezinu, kas jums tur motivācija trūka vai? Es nezinu, man tā liekas, te ir kaut kādas, varbūt kopējās kaut kādas sabiedrības iezīmes. Mēs savu karjeru velkot atpakaļ, man trūka cilvēki, kas dod pārliecību, kas iedvesmo un tiešām grib, lai tev kaut kas sanāktu. Jā, jo ir kaut kādi tie punkti bijuši, kad vienkārši trūks tas cilvēks, kurš atnāk, pasaka, jā, tu dari šitā, tu dari labi, tev viss sanāks, davai, ejam. Kaut kā, es redzēju to filmu Netflixā par Amerikas izlasi. Redeem Team vai? Jā. Un kā sauc to treneri? Nē, tas... Kovičs kaut kāds. Kovičs. Un tāds treneris reāli pietrūkst. Es domāju, ja mums tāds būtu, kas savēl komandu kopā un dod to spēku, un arī kaut kā kāds spēlētājs individuāli kā Kobijs, kad atnāk visi 4 no rīta uz viesnīcu šitādi Teo, mēs vakar izcēlām spēli, tagad mēs atpūtāmies, Kobijs saģērbies treniņtērpā nosvīdus tā, skatās uz tiem džekiem. Pēc nedēļas visi džeki 4 no rīta, tāpat kā Kobijs vienkārši jau nosvīduši pirmais treniņš. Ja, es domāju, tajā laikā būtu kāds ar tādu deksmi, arī gan treneri, gan spēlētājs, tas viss būtu izvērties citādāk. Jā, bet diemžēl tā nebija un tagad mēs par to varam parunāties. Jā, vēl par basketbolu es tev gribēju jautāt. Tev ir 25. numurs, ne? Jā. Tas piedzimts 25. Jā. Arī vārda diena 25. Stulbens. Es galvenais pasaku to, un tad atceros.
Man ir grupā viens Džeks Renārs. Viņš arī pa laikam paskatās podkāstu, tagad šo Renāri, ja tu klausies. Ritīgi rēcīgs Džeks un ka viņš kaut ko, jokojoties, ka viņš kaut ko nepareizi pasaka. Viņš tā stulbit. Un sāks un tas tā rēcīgi. Man ir sava frāze. Es esmu debīls. Skaļi pasaka un tad es esmu debīls. Labs, atvainojos. Vēl runājot par basketbolu. Tu aizbrauc uz Lietuvu uz nometni. Jā. Tad, perfekti sakrita šajā laika posmā, kad mēs runājam par basīti, 15, 16 gadi. Tātad 16 gados bija mūsu slavenā motociklu avārija. Tātad tas bija nākamais stopiņš. Mums ir bilde vispār? Kā mēs Mums ir no 3. ģimnāzijas kaut kāds selfijas, kur mēs esam. Varētu būt, jā. Es atceros, tev bija pirmā lieta. Nekur neliec, nevienam nerakst, neviens nedrīkst zināt. Instagram. Jā, Instagram. Zini kā, lai visas meitenes raksta, kas tev noticis, ko nokriti? Paga, viss, ko mēs te sakam, var tikt un tiks izmantots pret mani mājas tiesā, Čau Kristi. Bet, jā, runājot par basīti, kad jau lēnām jau biju atguvies pēc pirmās traumas. Bijām labi, tu jau biji praktiski stabils izlasājs, es tur vēl pa kandidātiem muhtājos. Un, jā, tad bija mūsu moču avārija. Es nezinu, man laikam tur vairāk tas traucēja to basīti uzreiz turpināt spēlēt. Un cik varēja tajā izlasē centos spēlēt, bet pēc tam Fomins man arī pienāca klāt pateica, ka pēc kaut vai 16 nekā netiku, un kas vēl nav tā izlasa. Un tad viņš teica, ka viņam kāds esot teicis, ka es pats neticot sev un ka es tāpat netikšu izlasē. Es tā teicu, bet ne jau tā, lai tas pie trenera aiziet. Tad es domāju, kas to varēja teikt. Sienām ir ausis. Ak, Dievs, tu atceries? Sienām ir ausis, atceries to reizi vidusskolā, kad mēs gājām un pārunājām mūsu klases audzinātāju. Un tad nākamā klases audzināšanas stunda, kad viņi priekšā stāsta un skatās tev, ka to, ko jūs skaļi pasakat uz ielas, to var dzirdēt visu. Tas man traumēs visu dzīves. Es uz ielas vispār neatļaujos skaļi nekad vairs. Kas ir tomēr mācība, bet, jā. Labi, bišķi no tēmas norāvāmies nost. Tā tad bija tā izlasa, moču trauma atkal, bišķi kāds tās uz atpakaļ, labi, viss kārtībā, trenējamies tālāk, tagad 17 gados. Es neatceros, vai es, vai pat māma to ieraudzīja, ka ir tā nometne Lietuvā, Nidā, Team 97. To Team 97 bija atcerējies no Eibla, bija kaut kur uzlīmes, kaut kur rēgojās. Un, zin kā, Team 97, tas jau mūsu gads, arī liekas tā, forši. Un tad ar vecākiem sarunājām, davai, aizbrauksim uz šo vienu nometni un neaizbrauksim uz kaut kādām 3 DSN nometnēm, lai var atļauties. Un tētim nostādījums bija tāds, lai tur treneri pasaka, vai no manis kaut kas sanāks basītī vai nē. Ja nē, tad davai visu, stop. Un, jā, es aizbraucu šo nometni, kas bija ļoti laba pieredze. Es pats atguvu pārliecību. Šajā nometnē mums tur visu laiku bija, protams, treniņi ārā, pludmalē, fiziskie. Tad mums bija visi dribli, kaut kādas pamatlietas. Vēl spēlējām turnīros, bijām sadalīti 4 komandās, pa katrā 8-9 cilvēki. Tur arī tās grupas bija sadalītas. Sākumā tur viss izvērtēja pēc spējām, un es pats biju bišķi pārsteigts, ka man tur ielikt tajā top. Okay, tā bija man tāds pirmais pārliecības uzplūsma. Tā kā mums bija jāspēlē tās spēles. Pirmajā spēlē mums bija sīvais, kaut kur beigās -1, -2. Pēdējais uzbrukums. Treneris saka, lai es ar bumbu. Un ko es izdaru savu slaveno? Atmetu bumbu uz citam džekam. Un tad pirmo reizi bija tā, ka mani treneris paņem, noliek malā, konkrēti kliedz man virsū, ko es daru, kāpēc es pats nespēlēju. Un man tas bija tāds kultūras šoks, zin, kā spēlēju DSN-ā, blakus DSN-ās es pieredzu spēlēt, tur mainīt strautiņu, uziet uz savām minūtēm, lai viņš atpūš. Pārējos džeku uz laukumu arī izlasas džeki, tu jau īsti
neesi tur nekāds tas key players. Un tad tajā Lietuvā paņem treneris konkrēti noliek malā, kliedz virsū, ka man vajadzēja spēlēt, man vajadzēja tā un tā darīt. Tas bija tas otrais jau pārliecības pieplūdums. Baigi interesanti, ka tev uzbļauj virsū un tu uzreiz ir pārliecība. Bet labi, par tēmu, ka tev ir tas jādara. Kāpēc tu to nedarīji? Okay. Es jau esmu ar gadiem ejot iemācījies gan ar Fominu, to pašu Lietuvu, tagad arī mums Limbažos treneris, kuram ļoti patīk liekt. Es jau esmu iemācījies no Fomina laikiem saklausīt, ko tev cenšas pateikt. Nevis, ko tev saka tur, kas tu esi tur tāds un šitāds, kāpēc nedara tā un šitā, tu esi pilnīgs... Tas, ko tev jāsaklausa, ir, ka tev jādara tā un šitā. Tu neklausies to, ko tur kāds tu esi vai ko. Tu centies saklausīt tās instrukcijas, ko tu ne tā, kā tev labāk darīt. Tas, ko laika gaitā es esmu iemācījies. Baigi labā atziņa īstenībā. Un pagad tev treneri pateica tavam tētim, kad no tevs sanāk basketbolists? Treneri paši teica, ka viņi bija priecīgi man redzēt. Tā bija arī tāda reize, kad es sapratu, ka es varu paskriet ātri. Jo šajā nometnē mums bija arī testi, sprinti garie. Ne garie, bet cik tur 60-100 metri. Un sākumā man ieliek pie lēnākās grupas, zin kā, visi garie. Un tur pārliecinoši aizskrien pa priekšu, tad jau ieliek nākamajā grupā, nākamā, un beigās jau pie ātrākajiem, kuras finišēja otrais. Vienīgais, kas par man ātrāks bija. Bija ātrāks džekiņš. Un pēc tiem skrējieniem pienāk tas fiziskās sagatavotības treneris pie manis, tur baigi priecīgs, tu vari paskriet. Un tas arī iedod tādu pārliecību, ka tu beidzot pats sev neticēji, ka tu vispār vari paskriet ātri. Un tad jau es sāku to izmantot arī basketbolā, ka es varu paskriet, tomēr es varu palikt un centos to jau sākt izmantot savam labam. Pēc Lietuvas nometnes atgriezos pie DSN džekiem Kandavā. Tajā laikā, protams, bija vairāk top džeki bija pie gadu vecākiem, izlasē paņemti. Un tajā nometnē rītīgi ar pārliecības gāja. Fomins arī bija priecīgs man redzēt beidzot tādu, kad es eju pats visu daru, neniekojos apkārt. Un arī nākamajā gadā Fomins piedāvāja brīvka mazajam bračkam. Es nezinu, vai treneris viņam pateica, viņš pats atrada. Beigās viņam bija mazs bračka, labs basītī. Arī atnāca paprasīja, kā tur tā nometnē, kā tur viss notiek, kā arī interesi tagad aizbraukt. Kas tas tāds, vismaz kaut kāds pozitīvais komandā tika atnesis, ka tomēr laikam jēga ir no tās nometnes. Es nezinu, kā tev pašam Spānijā pēc Barcelonas, vai tev bija labāk pēc tam pieredze patī? Pirmais treniņš, tas atnāk mums arī pielika pie 2 gadus vecākiem. Un es uzmetu floateru starp sodiņu un trīnīti. Es iemetu ar atstienu. Bet noteikti nāca par labu. Jā. Man arī rītīgi pārliecība iedeva. Un kāpēc stāstu tikai par nometni, kad nometnē man bija pārliecība, kāpēc tas neaiziet sezonā. Tas tāpēc, ka... Neaizgāja sezonā? Atbrauc pēc nometnes, pēc uz Kandavu, tur bija pārliecība? Tur bija, viss bija forši, labi, nauda ieguldīta, darbs ieguldīts, viss, tu esi rītīgi, tagad tu esi atkal iedzīgs basketbolists. Un septembrī pirms sākās sezona bija skolas futbola turnīrs. Es biju vārtos, mums skolotājs pateica, ja mēs uzvarēsim skolas turnīru, tad visi dabūsim pa 10 matemātikā. Mēs uzvarējām šo turnīru pendelēs, un, es vārdsargs visu laiku krita uz dibenu, salauza astiskaulu, izlaida visu sezonu. Dievs. Un tad mums bija spēle LBL 2 pret RTU, un skolotājs Bertāns pienāk, kas Jākabam, kāpēc nespēlē. Viņš pasaka, skolas turnīrā salauza astiskaulu. Bertānam bija flashbacks no tā, kad mums bija kaut kāds skolā, mēs spēlējām basīti iekšējo. Man liekas, tā bija kaut kāda atlase vai kas. Man liekas, Zālīts man palīdz zem kājām, kad spēlētos vai kāds cits. Nē, Zālīts man ir atmiņā, es vismaz atceros, ka viņš man nesa pēc. Kad es nokritu uz muguras, uz rokas, man sielauz šeit. Tas bija pirms tam, man liekas. Un tad abi skolotāji zvanīja maniem vecākiem, baigi uztraucās, bez mazāk iesūdzēs tiesā, ka skolā tagad tur es nokritis, salauzis kaulu.
Man liekas, bija flashbacks tāds pats tagad, kad, pēc tam, kad salauz astaskalu, tur proskas Jākubam, kāpēc nespēlē. Salauz skolas turnīru astaskalu. Un jā, tad tas man nostopēja to 18 gadu. Uz vienu spēles iznācu, bet jā, tas arī viss. Un tad jau bija 19, kad jau pēc tam traumām tev viss tas stopējies. Un tu jau saproti, tu visus tos zelta gadus esi izlaidis, iespējām kaut kur jaunatnē izsisties, un tad jau bija tas U19 gads. Bet, jā, jautājums bija par Lietuvas nometni. Pati nometne laba. Ja kāds jaunais basketbols klausās. 97. gads saucās. Team 97. Bet gan jau, ka tagad ir Team 2007. Nē, viņi es pat nezinu to iemeslu, kāpēc Team 97, varbūt viņi paši establishojās tajā 97. gadā, bet tā viņi sauc šauļu, saboņu treneri pamatā. Tā ir tāda laba pieredze aizbraukt uz kaut kādu citu vietu. Ja ne visu laiku, tad vismaz vienu reizi saprast, kā citi džeki izskatās, pats sev no malas patestēt. Es jau arī tur aizbraucu pirmajā dienā no treniņiem, aizgāju pavēju no tās slodzes, un pēc tam jau ieiet ritmā. Tur vēl labs ir tas, ka viņi filmē tos treniņus, un vēl joprojām YouTube'ā var kaut vai es šo izmantoju pirms RSU pievienojos. Pats gāju trenēties, skatījos tos video, visus uzdevumus malts un tādā garā. Tā kā jā. Īstenībā dzirdot vēlreiz tavu stāstu, ļoti daudz tevi traumas vajājuši. Iekaisums, tad ir tas lausts, baigi daudz. Nē, tā jau visi sportisti iet caur traumām tu jau sev kaut kā iepazīsti, savus limitus saproti, cik ātri kas dziedājas, protams. Es teiktu, šīs traumas ir vairāk tādā nevietā. Katra trauma būtu gadu ātrāk, tas būtu starp izlases gadiem, teiksim. Vismaz būtu iespēja. Varbūt nebūtu izlasē, būtu iespēja, tad būtu tas dzinuls iekšā pašam vairāk maukt. Tur tieši tas tika nostupēts. Tā kā tev... Nē, man ir potītes bijušas. Potītes, jā, bet mūžīgās. Tajā laikā liekas 2 nedēļas, saka, Dievs jāizlaiž. Tajā tas ir, Dievs, 2 nedēļas. Bet tev ir reāli gads un vēl viens gads. Tas ir, man grūti iedomāties. Kam vispār, kādas tev sajūtas, ka tu vairs nevari trenēties. Jo es atceros, kad ir trauma, vienīgā lieta, ko tu gribi, ir trenēties. Kad jāskatās spēle no malas, niez uziet laukumā. Tā ir ļoti tāda... Ok, man liekas, mēs esam tādu diezgan 30 minūtes jau norunājuši. Vidusdaļa, kā parasti, saucās ātrie jautājumi, bet man parasti sanāk, vai tos jautājumus izvēlēties vai kaut kā, ka vienkārši tāda saruna vēl vairāk pavelkās. Bet anyways, tās pirmo reizi podkāstā 2 reizes pēc kārtas sakots anglicisms, parasti tā nerunāju. Nezinu, kāpēc tā ir tagad. Es tev jautāšu 50 jautājumus, un tad tu saki ar pirmo, kas tev ienāk prātā. Un, jā. Cikos ikdienā celies? Cenšos celties 6. Okay. Atslēgas vārds 6, bet nosnūzdoju līdz 7. Moci sevi ar snūzu būtu. Ja būtu neredzams uz vienu dienu, ko tu darītu? Agrāk par šo es domāju ļoti bieži, ko es darītu. Ja tagad būtu neredzams uz vienu dienu, bet vairs nav tāda iekšējā nekāda, kas man gribās paskatīt. Kaut ko paskatīties, palūrēt. Ja es būtu neredzams uz vienu dienu, gan jau atrast kaut kādu vietu, kur es nekad mūžā netiku. Nē, kur neviens nedrīkst iekļūt un pats ieiet un apskatīt. Labi. Dīvainākā lieta, ko esi apēdis? Dīvainākā lieta, ko es esmu apēdis, ir... Tas daudz dīvainas lietas, bet kaut kad bija, kad vecāki atveda no Amerikas grauzdātas kukaiņus. Garš, tā kā čīpši garšoja. Diena, ko izvēlētos nodzīvot vēlreiz? Kaut vai tā pati Lietuvas kāda nometnes diena sanāt. Starp treniņiem vēl pats pavazājos pa Nidu, skaista pilsēta, kurorta. Uz pludmali aizgāja pats vienīti, aizgāja apēd pīci. Forša diena. No kā tev ir bail? Lidmašīnas pacelšanās un nolaišanās. Bet tie ir tāpēc, ka es gan paceļoties, gan nolaižoties 100 scenārijus, kā mēs varētu iztēloties.
Tad es ieķeros krēslā, uzlieku mūziku uz skaļāko. Visticamāk, ka tev ceļi durās priekšā sēdošiem dibenā. Jā. Ja tu varētu izdomāt kādus svētkus vai brīvdienu, kas tā būtu? Dzīvnieku diena, kad mēs visi vedam ārā savus dzīvniekus, kaķus, suņus, papagaļus, kas nu kuram. Kādam nutrija Agenskalnā. Tur visi staigā ar dzīvniekiem, baro dzīvniekus. Jā, dzīvnieku diena. Dīvainākais talants. Tas var paņemt, nezinu, glāzi varbūt būs pa smagu. Parasti ar bunžiņu, kas var noturēt un aplieties. Būs labi. Labākais kompliments, ko pateikt sievietei? Katru dienu atgādināt, cik sieviete ir skaista, laba. Galvenais teikt labas lietas, bet arī patiesas lietas. Centies kaut kādas mazās lietiņas ievērot, atcerēties, tev kaut ko meiteni pasaka, tu piefiksē. Dāma tur stāstīs par savu dienu, kaut kas tā, man tas patīk un šitā. Un tad tu pēc, mēneša tagad paņem savu trumju kārti, noliec viņai priekšā to, kas viņai patīk, vai kaut ko pasaki aizējām uz šo koncertu, jo viņi tur kaut kad sen atpakaļ runāja par šo mūziķi. Tad meitenēm jau super atmiņa, viņas jau atcerēja. Mazās lietas. Viņš zina, viņš atcerās. Ja nedēļa varētu dzīvot jebkurā vecumā, kurš tas būtu? Nedēļa dzīvot jebkurā vecumā? Tā kā vienu gadskaitli, kurā dzīvot, cik tev? Es atsistu atpakaļ uz 16 gadiem. Tu esi, labi, tagad jau skatoties 16-gadīgiem tie mazi pipi. Bet, nezinu, tas laiks bija tāds, man liekas, viss bija labi. Tevi uztrauca skola, tev bija basīts, draugi, pēc skolas kaut kur visi kaut ko tusējāt, aizgājāt. Visu laiku bija ko darīt, tu baigi par dzīvi kā tādu neuztraucies, viss likās skaisti. Cik gados mūsdienās būtu ok precēties? Ok būtu precēties, ja jūs jau esat, teiksim tā, labu laiku pazīstami. Es jau teiktu 21, 22, bet tas ir tādā vecumā, protams, vajag vecāku atbalstu, jo tādā vecumā, man liekas, grūti kādam ir nosponsorēt savas kāzas. Un jā, tas pats laika posms 21 līdz brīdis, kad tu esi, man liekas, finansiāli stabils. Bet no tāda nolūka, kad 20, vai ir iespēja 21 gados izvērtēt, vai tiešām tas ir tas cilvēks, ar kuru tu gribi pavadīt visu savu dzīvi? Es teikšu godīgi, baigā atšķirība, kā es jūtos 21 vai tagad 27 gados, pa lielam jau nav. Nopietni? Nu, tādā dzīves ziņā. Tev ir vairāk pieredze, bet, piemēram, skatoties cilvēkiem, tu jau tāpat kaut kā, tu nezini, kā būs ar šo cilvēku, to cilvēku, tagad, nezinu, kaut vai uz vecākiem paskatoties, viņiem arī ir kaut vai jau 40, 50 gados vēl joprojām ir kaut kādi cilvēki, ko viņi kādu periodu draudzēs atvairs. Un tad ar šo ir tāpat, protams, 21. gadā tā ir tāda vairāk loterija. Tad ir lielāka loterija 21 gadu vecumā, ne? Jā, ir, protams, var izveidot šīs attiecības ilgtermiņa mūžīgās, bet loterija tā ir vairāk tāpēc, ka varbūt otrs cilvēks vēl jūtas jauns, vēl, nezinu, nav izskatījis visu pasauli. Bet tīri smadzenes, tīri kā mēs cilvēks attīstamies, mums emocijas nobriest diezgan ātri, 14 kaut kur tajā vecumā, un mēs spējam just mīlestību, visas emocijas, tā kā mēs jūtam kā pieauguši. Bet līdz 25 gadu vecumam mums nobriest priekšējā dāja, principā attīstās visas smadzenes līdz 25. Un tad ieslēdzās loģiskā domāšana. Tā kā 21. mums vēl mūsu izvēles tā kā emocijas, ar 25. Kad mums ir 25 gadi, mēs jau ar prātu spējam pateikt, vai tās emocijas ir vai nav. Tā kā, vai ir pareizi just vai nepareizi. Tā kā kaut kādu loģisko domāšanu ieiet tajā visā. Varbūt tas arī izskaidro to, kā es paskatījos savu draudzeni un sapratu, šis ir tas cilvēks. Man ir liels prieks. Nē, man bija tā, ka es vienkārši paskatos un visu tev galvā ir tas klikšķis. Šim ir jābūt tam cilvēkam. Tas uz to brīdis arī saviem draugiem teica, ar šo cilvēku es mēģināšu, lai viss nopietni.
Tas jau arī bija tas laika posms 24, 25, kad ieslēdzās galvā tas. Kuru mūzikas instrumentu vēlētos iemācīties spēlēt? Klavieres. Bet tāpēc, ka arī visu bērnību mamma teica, ka man ir tādi klavieru spēlētāji pirksti. Tāpēc es vienmēr galvā esmu turējis to, ka klavieres gribētos iemācīties. Vai es kādreiz esmu mēģinājis? Nē. Bet man īsti nekur pa ceļam arī klavieres nav sastopams. Vai tu tici Dievam? Jā. Vai var pastāvēt draudzības starp sievieti un vīrieti? Jā. Man pat grūtāk ar džekiem uzturēt draudzību. Bet man jau vidusskolā, no kā mums klases sastāvēja, no kaut kādiem dažiem džekiem, pārējās bija dāmas, un tad jau visu vidusskolu, tu visu laiku pusdienās eji ar meitenēm. Tagad draudzējies visu laiku ar meitenēm. Labākās draudzenes ir ikdienā visu laiku meitenes. Un tad tu vienkārši man vieglāk komunicēt ar sievietēm kā ar džekiem. Vai tici otrajām iespējām attiecībās? Vairāk nē, nekā jā, jo, kas ir otrā iespēja, tas nozīmē, ka ir bijis kaut kas, kaut kāds gļuks, bet es vairāk teiktu, ka pēc kaut kādiem gļukiem nevajag uzreiz tur mest botas nost un skriet prom. Ka ir jāmēģina atrisināt tā situāciju. Bet tad tici otrajām iespējām vai ne? Jo tas skaidrojums tā kā ticot. Nē, tas skaidrojums ir tādā ziņā, ka manā skatījumā otrā iespēja ir, kad viss ir beidzies, laiciņš, tagad otrā iespēja. Bet tajā brīdī labi var skatīties otrā iespēja uzreiz, kad tiek dot, tu piemēram sačakrējies, davai viss kārtībā, otrā iespēja. Tādā ziņā, ka jācenšas tas uzreiz risināt, nevajag tur skriet prom. Te jau risinot tās attiecības veidojas, uzlabojas uz priekšdienām. Kaut vai tai paši domām, mūsu vecākiem nav bijuši tur skandāli strīdi, protams, ka ir, bet viņi jau turās cik gadus kopā. Mīļākais ēdiens? Mīļākais ēdiens, teikšu, ir lazaņa. Augsta vai karsta duša? Vieglāk iet karstā, bet labāk jūtos pēc augstas. Tava sapņu mašīna? Mana sapņu mašīna ir Dodge Durango džipiņš. Mīļākā filma? Mīļākā filma, es teikšu, ir Green Zone. Vai esi rakstījis savam nākotnes vēstuli? Nē. Man iepriekš bija viesis Liesma, un viņa ieteica tādu mājaslapu, kur tu vari vienkārši uzrakstīt vēstuli, un viņš tev automātiski pēc kaut kāda gada vai 2 atsūta e-pastā. Neesmu vēl izmantojis, bet liekas forši. Vai mākslīgais intelekts pārņems pasauli? Izskatās jau, ka jā, bet vai pārņems pasauli? Nē, no otras puses tas mākslīgais intelekts nav pagaidām vēl tas gudrākais. Īstenībā ļoti gudrs. Ir ļoti gudrs, bet tai pašā laikā nav. Pieņems medicīnā kaut kādus eksāmenus. Bet tev tas, ko es esmu arī sapratis, ka tam kaut vai tas pats ChatGPT, lai tu dabūtu no ChatGPT ārā, tev pašam ir jāpārzina tā tēma. Jo ChatGPT jau, protams, smuki uzrakstīs visu kaut ko pa savam, ļoti pārliecinoši. Bet ja tu to tēmu nezinās, tad neredzēs to, ka tur tomēr nav pareizi. Pasaki kaut ko dāņu valodā. Hüge. Dāņu valodas mācījos. Mēs vispār pa Dāniju neparunājam. Mēs jau šitā vidus. Bet, jā, Dānijā tur bija jāmāc dāņu valodu, tur piesolīja planšetes, ja tu mācīsies dāņu valodu. Un kas ir kaut kāds teikums, ko tu iemācījies? Tagad jau es esmu aizmirsis, man liekas, viss. Bet man vieglāk ir saprast norvēģu valodu nekā dāņu valodu, jo tā kā runā. Jo norvēģu valoda praktiski tas pats, tikai viņi izrunā burtus un vārdus. Dāņu valoda kaut kādas skaņas vairāk vai kas? Jā, tur vienkārši ieliec karstu kartupeli mutē un runā. Tā viņi arī apmēram salīdzina. Tas ir norvēģu valoda, tikai ar karstu kartupeli mutē. Piemēram, Toveks veikals Tüve. Man strādāja restorānā un pateica, lai es aizskrienu uz veikalu, uz kādu veikalu Tüve. Es teicu, ka? Tüve. Labākā īpašība tevī?
labākā īpašība manī uz doto momentu varētu būt, ka es cenšos būt jauks. Esmu jauks pret visu. Kaut nenosodu un cenšos būt jauks. Izvēlēs vienu fotogēniska atmiņa, un tu nekad neko nevari aizmirst, vai arī neko neatcerētos, bet saprastu, kas tas ir. Tā kā tu redzētu mammu, tu zini, ka tā ir tava mamma, bet tu neatcerētos atmiņu. Vai arī no otras puses, ka tev ir atmiņa tāda, ka tu pilnīgi visu atceries. Atmiņa, ka es visu atceros. Tas, jā. Tava go-to karaoke dziesma. Es briesmīgi dziedu, bet go-to karaoke. Kam es varētu dziedāt līdzi. Gan jau kāda Eirovīzijas dziesma, par cik esmu baigais Eirovīzijas fanāts. No kura? Igauņu dziesma Randajed. Es gan jau biju kaitinošs istabas biedrs tajā laikā. Tas bija laikam kaut kāds 2009. gads. Bija tā Randajed dziesma Eirovīzijā. Igauņu valodā visi dzied. Un tu viņu zināji no galas un dziedāji igauniski? Es dziedāju igauniski Kandavā istabiņā. Labi, ka es nedzīvoju ar tevi tad. Tad istabas biedriem gan jau bija. Uz kuru valsti vēlētos aizbraukt atpūsties? Austrāliju gribētu izmēģināt. Vispār kaut kur ārpus Eiropas. Ārpus Eiropas neesmu bijis. Varbūt, labi, Krievija, cik tas tāpat Eiropa ir pirms Urālu kalniem. Tā kā jā, ārpus Eiropas, Amerika, Austrālija. Vai tomāts ir dārzenis? Nē, auglis. Īstenībā pareizi. Man te rakstīts, ka nav dārzens. Ja tu izlaistu albumu kā mūziķis, kā tas sauktos? Tas sauktos, gan jau sādāt daudz ilgi, vairākas variants uzrakstīt un beigās izlemt labāko. Un tagad uz ātro tas albuma nosaukums? Albuma nosaukums būs jāizlasa grāmata par mūku. Un tad tās dziesmas būtu kā tu lasi to grāmatu. Albums par mūku. Pēdējā dāvana, ko tu kādam uzdāvināji? Ko es esmu pēdējā laikā dāvinājis, kuras esmu bijis? Tāda kārtīga dāvana. Brālim tikko aizvedu Stokholmu. Nopirku par Latvijas cenām alkoholu. Jack Daniels litru un kasti ar cigāriem. Kad pēdējo reizi raudāji? Ja negodīgi, tad gan jau kādās bērēs, bet ja godīgi, tad gan jau, kad ar draudzeni bija kāds strīt. Raksturo sevi 3 vārdos vidusskolas laikā. Laikam... 1. Ok, tādos 3 vārdos. Es domāju, tur ir 3 īpašības. 3 vārdos tad es teikšu nepaklausīgs, slings un ļoti aktīvs. Tev uzdāvina ziloni, bet tu viņu nevari ne pārdot, ne atdot. Ko tu dari? Cenšos ar viņu sadraudzēties, un tad dzīvošu ar viņu. Nolikšu ārā, apskatai citiem. Pēdējā grāmata, ko izlasīji? Labs jautājums. Man liekas, programming for dummies. Ja varētu izmantot tikai vienu sociālo tīklu uz visu dzīvi, kurš tas būtu? Instagrams. Tas, man liekas, ir bijis tas, ko es tā nepārtrauktās izmantoju. Facebook esmu nometis kaut kad pie malas, Twitter esmu nometis pie malas, bet Instagrams kaut kā visu laiku ir bijis. Ja tu varētu paēst vakariņas ar 2 slavenībām, dzīvi vai miruši, kur tie būtu? Vairvīķa Freja. Okay. Bet jā, Vairvīķa Freiberga tomēr tas ir priekš mums latviešiem. Man liekas, jebkuram latvietim tu pajautā kādu latvieti, ar kuru tu lepojies. Intelektuāla kalna gals. Tas man liekas, tāds top cilvēks, Vairvīķa Freiberga tomēr. Un otrs cilvēks būtu, lai kā gribētos, LeBron James, man liekas. Nezinu, vai viņš sadraudzēs, es vairinu. Bet otru cilvēku liktu, sorry, vecīt, kas... Labi, LeBrons James varbūt arī dara.
Nu, gribējās kādu interesantāku basketbolistu. Bet... Nē, sapratu. Dāvi Bertāni. Tev vismaz visi trītā varēs iet Latvijas kursnādi. Tur tāds viens neģers, kurš Latvijas nesaprot. Mīļākā nedēļas diena? Ceturtdiena. Kāda būtu tava dziesma, uzejot uz skatuves? Maks Korš, Razņisum. Vai ir cilvēki, uz kuriem skaties kā uz paraugiem? Brālis. Ja varētu atgriezties 1000 gadus atpakaļ pagātnē un uzgleznot ziņu nākotnē, ko tu uzgleznotu? Austrija mākslas skola. Džeks ar ūsiņām. Davai viņu nost. Super. Iespējams tā mums nebūtu bijis otrais pasaules karš. Bet no otras puses... Iedomājies viss ar ūsiņām. Un tāpat netrāpīja īsto. Kurš dzīvnieks tevi reprezentē šodien? Kaķis. Kādu talantu tu sev vēlētos? Klavieres spēlēt, es labāk paņemt. Varētu vismaz kaut kur, kaut kā. Kam vieglāk, sievietē vai vīrietim? Es teiktu, ka vīrietim. Visādās ziņās. Gan vienkārši tā dzīve tāda vienkāršāk arī. Tu pat dzīvi jūties, manuprāt, drošāk. Piemēram, draudzene. 10. vakarā viena nekur neies. Bet mums, džekiem, mums jau vienalga, tu izēji. Kāds tev pieksīsies, labi pakalsies. Varbūt tu neuzvarēsi, bet būs vismaz stāsts. Kas ir vislabākais dance moves? Vai tavs firmas dance moves? Tas nebūs mans firmas dance moves, bet man liekas labākais ir moonwalks. Maikls Džeksons. Ja tu būtu kokteilis, kas tajā būtu iekšā? Es nezinu, vai tu atceries, ka es tev kādā vidusskolā, man liekas, teicu, ka man ļoti garšo rumkolu. Neatceros. Mēs kaut kad gājām, nezinu, 17, 18 gadi. Un es teicu, ka bļāvins rumkola baigi garšīgā baila, kas notiks nākotnē. Bet nē, rumkola garšīga bija. Tagad jau vairs neaizraujos ar tādām lietām tik ļoti. Bet tas bija tāds go-to. Un tad pats sev skatoties arī pats visu laiku dzeru kolu. Tad tik rumiņš klāt. Tik rumiņš reizēm klāt bišku. Kuru valodu gribētu iemācīties? Dāņu vai norvēģu, jo tad zināšu arī dāņu. Ir kāds labs padoms, ko esi nesen dzirdējis? Jā, es pat pierakstīju pirms es nācu šo podcastu. Bet tagad ir aizmirsis. Nē, man bija, kad es pirmo reizi, kad es par šo uzrakstīju. Tad es pats sēdēju un tur pierakstīju notos, par ko es vispār varētu runāt. Un tad es arī kaut kādas šitādas dzīves atziņas pierakstīju, bet... Kāds bija jautājums? Padoms, ko tu esi nesen dzirdējis vai atziņa? Nemācēšu atbildēt šobrīd. Gan jau beigsies podcasts un tam būtu tas. Kāda krāsuro... Es pateicu krāsu un raksturo vienā vārdā. Kāda krāsa raksturo tavu personību? Es teiktu navy blue. Tāds tumšs zils. Nē, esmu pats zils, bet draudzene saka, ka esmu. Kas tev visvairāk novērš uzmanību? Jebkas. Reizēm es spēju izslēgt apkārtējos trokšņus, bet reizēm kaut kāds troksnis man varbūt traucēs. Un atkarīgs, ko es daru. Ja tas ir basketbols, tad uzmanību novērš tas, ka ir treneri. Mums bija viena spēle, kas bija puslaikā, man bija 0 punkti. Treneri izsvieda ārā no spēles, atlikušajā spēlē man bija 19 punkti. Es Džeks, kurš tā kaut 4-6 punktus, baigi neskrien pēc punktiem. Tad es domāju, varbūt man, katru reizi, kad es saņēmu bumbu, gribu mest tagad, tas, galvā ir tas, ko treneris teiks, vai vispār drīkst mest. Un tad bija tā viena spēle, kad treneri izdzina no zāles un pēkšņi viss iet mums, nav uztraukuma. Mīļākais gada laiks? Pilnīgi noteikti vasara. Ok, un tie bija 50 jautājumi, kaut kā tikām cauri. Diezgan forši. Jā, un pieminētā Dānija. Tad pēc vidusskolas sanāk aizbrauc uz Dāniju. Un kā tas vispār
notikās? Jau vidusskolas vidū, protams, jau 12. klases, man liekas, sākumā jau vajadzēja domāt, ko darīs pēc skolas. Tur bija, man liekas, visādas izstādes un kas vēl. Man bija tā, ka brāļa draudzene, māsīca, visi bija vienā pilsētā, Ārhusā, Dānijā. Un man jau tas arī bija tāds viens mērķis tikt uz to Dāniju. Bet, protams, vai tur man bija tas, kas man interesē vispār, kas bija finanses. Man brālis bija spēcīgs finansēs, viņš arī vidusskolā bija tie ekonomijas klasē vai ekonomistu. Viņam tā lieta padevās, bet, protams, tas man bija tāds drošais solis braukt uz kaut kurien, kur jau vismaz būs kāds apkārt. Un tad to visu vidusskolu tas bija tāds plāns A. Un tad vidusskolas gadā arī uzradās jau uz pavasari pirmo reizi kaut kāda interese par mani basketbolā, kas man lika, es jau basīt biju izmetis sev un pabeigšu jaunatni, izbraukšu kaut kur iešu mācīties. Un tas, ka es kādam interesēju basketbolā, vispār likās, tu kaut ko tur piedaries vai bez mazai tā. Nāca tas pavasaris, nokārtoju Dānijai angļu valodas eksāmenu, bija intervijas ar to dāņu skolu. Protams, intervijā es gudrinieks izcēlos. Tur bija jautājums, kāda ir dzīves jēga. Katram bija jāatbild. Mēs tur bijām kādi 4 latvieši tajā intervijā. Katrs tur stāsta dzīves jēga tāda, šī tāda. Un tad es, protams, dzīves jēga ir 42. Kādā sakarā 42? Es nezinu, vai vēl joprojām tā ir, bet ja tu iegooglē, kas ir dzīves jēga, Google izmetīs 42. Vienkārši, tur ir kaut kāds apakšstāsts, bet es to pateicu, es nesapratu, vai tas, kas man intervē, kas ir, teiksim, tā topošais pasniedzējs. Viņš man paskatījās, bet tā kā man likās, viņš saprata, par ko es runāju. Bet, tad es pēc tam domāju, vai es baigi sačakarēju tikko, vai tieši kaut kā izcēlos tā fona. Un jā, lai tiktu to Dāniju, tur jau Dāņiem svarīgi ir, ka tev interesē pati Dānija, tev interesē tur palikt, strādāt, dzīvot, mācīties, lai tu paliec tajā. Tīri tāda doma, viņi tikai uztaisīšu to internacionālo programmu. Un jā, līdz tai Dānijai sākumā man atnāca atbilde nē. Es pat neatceros, uz ko es tad uz multimēdijiem RSU tad es sāku tēmēt. Man bija tā interese no Vidzemes augstskolas iet tur basīt, spēlēt, bet gan māma, gan treneris bija pateicis kategoriski pret. Man tas bija tāda paša man pirmo reizi kāds vispār interesējas par mani kā basketbolistu. Pagaid, tev Vidzemes augstskola piedāvāja kā basketbolu? Jā, man aizveda tur, izrādīja visu Valmieru, kur es dzīvotu. Tad man teica, nekādas tur baigās naudas arī nebūs, ka pašam vajadzētu atrast laikam tur Valmierā kaut kādā darbu. Tas gan pēc vecāku teicieniem, ka kam tev to vajag kaut kādā tur LBL2 spēlēt. Fomins to pašu teica un davai vismaz Latvijas universitāti tad dēļ. Un tad kaut kā, teiksim tā, noignorēja to Vidzemes augstskolu. Protams, viņai pateica, ka man ir primārais tā Dānija. Ja es tur tikšu, tad uz to. Tas vienkārši beidz atbildēt Vidzemes augstskolai. Un tad jūnijā atnāca tomēr, ka hei, ņemsim tevi. Vai tu vēlies, vai nāc. Jā, es uzreiz piekritu, aizbraucu uz Dāniju. Pirmo pusgadu pie brāļa dzīvoju. Tu mācies ekonomiku vai? Finanšu menedžments. Tas bija tas, kas, protams, man nebija nekāda stiprā puse, nebija nekas, ar ko es vispār jebkad būtu domājis. Kad mums jau bija tie pirmie projektu darbi, kad bija pašiem jāsameklē kaut kādi bankas, uzņēmumi, cilvēki, kas mums bija jāintervē. Kad tu ieeji skaties, tas visi darbs ir office, daudz numuri, sēdi rukā. Nē, interesanti katrā gadījumā, jau. Nē, kādam interesanti, es jau nevaru teikt, kaut kas slikts vai ne, jo man brālis, kur viņš strādā bankā. Bet tas nebija tev? Tas nebija. Man jau vecā mamma arī, kad es aizbraucu, viņa vecākiem teica, Jēkabiņš taču, viņš ir radošs cilvēks, viņš nav tur nekāds skaitļu cilvēks un kas. Un tētis man arī jau centās iebīdīt tajos multimēdijos, jau gāja, filmēja tētim tos motociklistu raidījumus, piepalīdzēja. Un tas bija tāds viens, ar ko es varētu aizrauties. Bet jā, aizbraucu Dāniju. Un protams, man paveicās ar to, ka tur jau man ir pazīstamie.
pašam sakrit ar to, ka es pieteicos pirmā darba vieta, kuras pieteicos, man paņēma. Jo tur obligāti ir jāstrādā studentiem, ārvalstu studentiem, lai tev būtu tās stipendijas, lai tur dzīvot. Man paveicās, ka pirmā darba vieta, kur uzrakstīja, paņēma. Jo mums bija tādi studenti, kas tur 3 mēnešus tur visur gāja, visur nesa CV, nekur nav. Visur ir aizņemti tie darbi, kur nevajag angļu valodu. Un jā, tas pirmais pusgads bija labs, dzīvoja pie brāļa. Un tad jau viņam draudzene atgriezās no prakses, un tad jau vajadzēja sākt pašam ievākties pašam, ja tur stingri tie noteikumi, cik cilvēki var dzīvot dzīvoklī. Ar vienu sievieti, ja. Apmēram. Un tad ievācos viens pats, un tad sākās tā lejupslīde, kad Dānijā man bija skola, darbs un basketbols. Un kad tu katru dienu močīji, tev ir skola, darbs līdz 1 naktī atnāc mājās. Tā katru dienu. Tu atnāc mājās, tev nav ar ko izrunāties, kā tev gāja. Līdz tam man bija brālis, tur atnāk mājās, izdara maliņas, pastāst kaut ko, kas man šodien, kā viņam. Tad tā man bija tur jau vilkās, aizvien vairāk. Tas dzīvoklīts arī tāds, vecāki to nosauc par mazu cietumu. Tad jau lēnām rokas atmetās, un tad jau tā dabīgi nolēma atgriezties Latvijā. Un sanāk, pusgadu ar brāli dzīvoja, tad bija ok, un tad pusotru gadu viens pats nodzīvoja, un tad pēc pusotru gada... Nē, pusgadu pie brāļa, un tad kaut kāds gads... kopumā tur bija to pusotru gadu, 16. gada beigas, 18. gada sākums. Kas bija tā darba vieta, kur tu strādāji? Un tas bija restorāns, foršs, tāds steakhouse nosacītais. Es tur darīju visu, kam nevajadzēja angļu valodu. Tur trauki, kastes, kārtot visu restorānu. Pēc tam jau arī palīdzēju ar kaut kādu salātu sagatavošanu. Tādas standarta lietas. Key moments restorānā bija, ka mums bija Justins Biebers atnācis. Tu viņu redzēji tā, Man nesanāca šitais Artūrs Runds. Tas gan viņam sanāca nostrādāt tieši tajā dienā. Viņš nebija priecīgs, jo pie restorāna bija kādas 200 sievietes. Un iekšā, kaut parasta pirmdiena, tur darbinieku skaits ir minimālais, jo pirmdienās ir tukšs, un tad toreiz bija pārpildīts. Starp citu rēcīgs fakts, ka tu man zvanīji pirms, lai ielaist pa vārtiem, no vidusskolas palicis tavu bildi kā Justins Biebers. JB. Bet tu aizbraucot uz Dāniju, pats pirmais mērķis bija mācīties, palikt, iegūt izglītību un strādāt, palikt Dānijā, vai tomēr iegūt izglītību, atbraukt atpakaļ uz Latviju? Tur es pat nebiju nostādījis tādu mērķi. Galvenais bija vienkārši izvilkt to Dāniju, pabeigt to Dāniju, un tad jau skatīties, vai Latvijā vai kur. Jo mācoties dāņu valodu, tu saproti, ka tā dāņu valoda tik sasodīta sarežģīta. Kā būtu, ja būtu, protams. Jā, tas pats laiks. Dānijā arī smieklīgs stāsts, kā es tiku basīšu komandā. Bakenbērs varbūt zini. Jā, protams, es katru nedēļu Dānijas basketbols. Nē, Dānijā tas ir... Es pats arī to brīdi nezināju, tur saka, Bakenbērs, tur top komanda Dānijā. Bet, viņi spēlē čempionu līgā. Tā kā arī Latvijā Vefs tur Bakenbērs, bet bija tā, ka restorāns, kurā mēs strādājam, jaunais gads, svinamies. Es tur apsēžos īpašnieks blakus, tur kaut ko traļi vaļi. Es viņam pasaku, es basīt, spēlēju. Viņš teica, jā. Mēs te sponsori basīšu klubam. Tūlīt 2 naktī izvēlēt telefonu, uzrakst tur Bakenbērs īpašniekam, mums tur Džeks ir, davai, paņem. Labi, top komandā jau, protams, nebija, bet man ielika tajā saucamajā Dānijas LBL2 komandā trenēties. Un forša pieredze ārvalstu komandā trenēties. Rasisms tur ir pret austrumu eiropiešiem ļoti izteikts, lielāks nekā pret citu krāsainajiem, teiksim tā. Tajā basīšu komandā man bija savu ģērbtu. Ka visa komanda par cik tu no citas valsts negribēja čamoties, vai? Sākumā es nezināju, kur ir viņu ģērbtu, man ierādīja savu ģērbtu. Man pateica, kur tu vari te ģērbties. Okay. Izrādās, ka komandai vispār tur caur zālē otrā pusē izejot.
Tas visu laiku tā tur, un tad tu atnāc uz to laukumu, tev labi bija 2 džeki, kas ar tevi tur normāli komunicēja, bet vispārējā vispār. Uz laukumu tu stāv brīvs zem grozas, tev pastīsies, nē. Tur treneris arī vairākas reizes apturēja treniņu, tikai tāpēc, ka, džeki nedod tās piespēles. Jā, un tad jau, kā beidzās Danis stāstājs arī tur no tās komandas pateica. Paldies. Kas visvairāk pietrūka, kad tu biji Dānijā? Ēdiens. Skandināvijā vispārīgi ēdiens ir briesmīgs. Tur bija vai nu dārgs ēdiens, kas tāds nekāds restorānos kaut kāds, vai otrs variants bija kebabi. Es visu laiku braucu uz kaut kādu polijas veikaliņu, lai nopirktu biespienu, kefīru, jo tādas lietas viņa Dānijā tur nav. Ēdiens, draugi. Protams, sazinājos ar draugiem, bet tas nav tā, ka tu tur vari kādā brīdī aizbraukt, satikties. Tā. Un kas bija pirmais ēdiens, kad atbrauc uz Latviju, ko tu ēdi? Vairāk saules, tas bija, man liekas, bija zupiņa, harčo un pizza. Nice. Man liekas, ka mums ir baigi laiks skrien. Ok, un pie pēdējais daļas es tev gribētu pajautāt. Viens jautājums ir, kas vai kurš ir atstājis uz tevi pozitīvu ietekmi? Uz mani pozitīvu ietekmi atstājusi tagad pēdējā laikā runājot, varētu teikt, mana draudzene. Piemēram, 20 līdz 23, 24 gadi. Man bija tāds tusiņa periods. Es strādāju tajā maiņu darbā saucamajā. Tev varēja būt naktmaiņas, un tad tev pirmdiena līdz trešdiena brīva, un tad ceturtdiena līdz sestdiena, nezinu, tur. Režīms beig tāds. Tāds miksētais režīms, tad starp brīvdienām tu centies uzturēt to gulēšanas režīmu, iekrīt starp naktsmaiņām, tad tu pa dienu guli, naktī pamosties, ko darīt naktī. Vienīgais, ko naktī var pa lielu darīt, ir atrast kolēģis, kam arī brīvdienas starp naktsmaiņām netusē. Un tad šajā darbā arī vienkārši pašas naktsmaiņas strādājot ļoti neveselīgi. Man jau bija tā, ka tur galva sāpēja guļ uz zemes, un tad uzžadās cilvēciņš mans, Kristiāna. Nebija tā, ka viņi uzreiz man tur izrāva no visas šitās dzīves. Bet apmēram ar savu piemēru rādīja, ka tomēr vajag izlīst ārā no šīs dzīves, vajag atrast režīmu dzīvē, un tad pašam būs vieglāk arī visas pārējos plānus sastādīt. Un tad, man uzžadās iespēja tikt Testdeva labā, kur tagad strādāju, tikt pie jēga pilna darba ar normālu režīmu, un tagad arī pati dzīve vismaz iet raitāk. Es ļoti priecājos dzirdēt, ka tev tas viss kaut kā kopā salikās, atnāca Kristiāna, un tad darbs salikās, un pie režīma viss sanāk uz to pozitīvo pusi. Otrais jautājums beigu daļā ir, tavuprāt, kas ir lielākā kļūda, ko esi pieļāvis, kurai visgrūtāk bija piedot pašam sev? Šī kļūda, teiksim tā, ievilkās gados, un šī kļūda bija novērsties jau, nezinu, sākoties, kas tā jau pamatskola, kad interešu lokā vairāk interesēja, vai es citiem patīku, interesēja izpatikt tur dāmām, skriet pakaļ lietām, kas dzīvē neko teiksim tā, tev dzīvē neko nedod, un aizmirst par mācībām, ģimeni un basīti. Piemēram, ja kāds jaunietis šo klausās, tad stundu 3, es domāju, ka visi jaunieši ir aizgājuši. Gulēt, bet tomēr video tiek sagriezts īsāk, tad, gan jau ir pilns ar atkārtojušiem epizodēm. Ja kāds jaunietis klausās, tad dzīvē tomēr ir ģimene, kaut vai darbs un zināšanas ir tas, kas vilksies ilgi tavā dzīvē, kas tev noderēs, kas tev būs vajadzīgs. Un tās pārējās lietas nāks tam līdz, ja tev būs vairāk zināšanas, tev būs labāks darbs, tu turēsies kopā ar ģimeni, tev viss pārējais pats dzīvē atnāks. Āmen. Un tā kā mana tā kļūda, protams, bija tas, ka es no šīm lietām biju novirzījies un skrēju pakaļ lietām, kuras jebkurā brīdī, jebkurā vecumā tāpat būtu atrads. Bet tajā brīdī man tas likās svarīgi. Tas man liekas super, ka tāda vispār atziņa ir, un manuprāt tā ir ļoti patiesa, ka dažreiz, kad cenšoties to, popularitāti vai ko sasniegt, mēs cenšamies to un aizmirstam par tām svarīgajām vērtībām, ģimene, draugi, vēl kaut kas.
ka īstenībā, ja koncentrējamies uz tām svarīgajām, tas atnāk tā kā blakus produkts dabiski. Un nebūs tā, ka tas atnāks pats vienkārši, bet tas atnāks labākā kvalitātē. Jā, patiesi tas. Jā. Tad jautājums ir, kas vai kurš ir ietekmējis tevi negatīvi? Visam ir bijusi ietekme, kas ir bijis negatīvs. Es teiktu, tūlīt izgriezīsim. Smadzenes refrešošu. Beigās neko neizgriež, atstāja pilnīgi visu. Izgriež svarīgu atsešu. Klusuma brīži tiek palaist. Zinu, ka kaut kāda kļūda notiek, kad visi ķipa sagriež otrādāk tieši. Bet man patīk arī atstāt tos kaut kādus bloopers un tādā garā, ka viss tā kā uz to dabisko pusi, nevis visam jābūt perfektam. Zin kā par negatīvajām lietām grūti pateikt. Man teica, būs tikai pozitīvi. Mēs varam atstāt arī tikai to pozitīvo un virzīties uz nākamo jautājumu. Nē, bet es atbildēšu par negatīvā ieteikuma. Tas jau grūti, kā tur tagad teikt, tas jautājums jau par cilvēku vai vispār? Kurš un kas, vai kāds cilvēks ir negatīvi ietekmējis, vai kāda darbība, vai kāds ieradums, vai nezinu, pašā. Protams, ka var jau teikt, ka kāds cilvēks ir negatīvi ietekmējis šādi vai tādi, bet dienas beigās tā jau ir tava izvēle piekrist šī cilvēka ietekmē vai nē. Cilvēki jau vienmēr mēģinās pateikt, šitais ir tā, šitais ir šitā. Man liekas, tas ir pašam no sevis atkarīgs izlemt darīt to vai nē. Tā kā es teiktu, negatīvā ietekme ir pats sev. Super. Un tas atsaucās kopā ar ko tu iepriekš stāstīji, ka tu iepriekš gribēji izpatikt un tagad arī šis negatīvais. Ja tu pēkšņi pazustu un aiz sevis varētu atstāt 3 galvenās atziņas, pēc kurām dzīvot citiem cilvēkiem, kādas tās būtu? Vai vērtības? Vai... Ja atziņa, tad tā, ko es tikko jau minēju par zināšanām, mācību un ģimeni. Un, ģimene būs šī viena lieta, kas ir vērtība, ka ģimenei ir jāturās kopā, nevajag... Dienas beigās, kurš tev būs blakus, tā būs ģimene. Ģimene būs tā, kas tev nepametīs. Draugi būs kaut kādi labos brīžos, sliktos brīžos var nebūt. Ģimene būs tur vienmēr. Man arī ļoti labs draugs teica, ka tomēr paskaties, cik ļoti ir paveicies, ka mani vecāki ir kopā. Un ir ļoti, man liekas, daudz ģimenes, kurā nav tāda situācija, kad vecāki ir palikuši kopā un ka tā ģimene visi turās kopā. Man ir iespēja vēl joprojām aizbraukt pie saviem vecākiem, pie draudzenes vecākiem, pie savu brāļu, pie draudzenes māsas, ka ir tā ģimene. Tā ir pilnīgi noteikti viena tāda svarīga vērtība. Otrā vērtība, es teiktu, ir izkāpšana ārā no komforta zonas priekš manis, jo kamēr man pašam patīk ļoti būt komforta zonā, bet tajā komforta zonā tu esi slings, tu jūties labi, tu neko negribi darīt. Tā izkāpšana no komforta zonas, tā kā kafijas tās izdzer. Tu izkāp no komforta zonas, tu kaut kur aizēji, kur tu negribi, bet tu uzreiz sāc domāt, tu sāc funkcionēt cita. Bet kur tad ir labāk sajūta? Komforta zonā vai ārpus izkāpjot? Komforta zonā tu jūties labi, izkāpjot ārā no komforta zonas, tu gūsi jaunu pieredzi. Tu pats iemācīsies kaut ko jaunu, kaut kā labāk. Es atceros, varbūt zinu filmu Yes Man, Jims Carreys. Es atceros, noskatījos to filmu un pēc tam es arī piespiedu sevi teikt lietām, ko es negribētu. Tā arī bija tāda savu veidu izkāpšana no komforta zonas. Un tiešām arī tāda dzīve aizgāja, tāda raitāk, kur tu satiec jauns cilvēks, tev ir tagad iespējas kaut kur tā šitā. Tas novadīs laikam pie manas trešās tādas vērtības ir uzturēt kontaktus pa dzīvi. To es tikko spontāni izdomāju. Man bija... Tā kā draugu vai ģimenes arī vai... Draugi, ģimenes, tas ir skolā. Jāuztur labas attiecības, manuprāt, ir ar visiem. Cik nav bijuši gadījumi, ka tu satiec kādu, ar ko tev varbūt bija tādas sliktas attiecības kaut kādā sākuma skolā.
Un kaut kur dzīvē, Latvija ir maza, tu viņus kaut kur satiksi. Bet īpaši cilvēks, ar kuriem tev bijušas sliktākās attiecības, tās, man liekas, tie cilvēki vienmēr kaut kur pēkšņi sastopas. Bet jā, šī ir atziņa, ko es tikko uz sitienu izdomāju, bet tomēr dzīvē tie kontakti nodar, labas attiecības nodar, darba, ārpus darba, kaut kur. Bet, ja prasa par tādu atziņu, ko es biju iepriekš izdomājis jau, tad tas priekš manis personīgi ir ēdiens. Labi pārējais. Jo man personīgi, es esmu tāds kalsns, man, protams, visu laiku teicu, ka pēc 21 gada es pieņemšos svarā, bet, es mēģinu, nesanāk. Mēs 7. klasē mēģinājām, ka katru dienu uz maķīt gājām. Man māma jau gandrīz sajūka prātā ar maķīšu glāzēm, kas ir atgriezušās. Mājās gāja 27 glāzes, un tās glāzes mazgājot plīsa. Māma tur cik reizes sagrieza rokas. Pēdējās 7, starp citu, palikušas. Bet jā, maķītī tagad atgriezusies šī akcija. Jā, es neesmu bijis sen maķītī. Bet kāpēc priekš manis tas ēdiens? Jo es esmu kalsns, un man ēdiens ir svarīgs, lai es spētu funkcionēt. Ja es nepēdīšu brokastis, es jutīšos kā tāda rozīna. Lai es varētu paskaidrot pa laukumu, man vajag pāriet. Es jūtu tās ēdienas, ko man prasās, kaut kāds gaļas, ka tad vienu dienu man, es pazīstu organismu, prasās tur koliņu izdzerdamai. Prasās, kas salds, gaļa, salāti. Un tā arī pēc tā es dzīvoju. Labi ir jāpēta. Tad ģimene, komforta zona un labi paēst. Super, es domāju, ka cilvēki dzīvojot pēc šīs ir tāda saliedēta un uz izaugsmi un ar pilnu vēderi. Tas ir prieks. Un tad pēdējais ir, kur tevi var atrast sociālajos tīklos? Sociālajos tīklos visticamāk es atradīšu jūs, nevis jūs. Bet ļoti standarta Facebookā. Facebookas vairāk izmantoju, lai sazinātos, varbūt atrastu kaut kādus eventus, pasākumus, kas notiek. Ļoti retu reizi ielikšu kādu, varbūt albumu ar kaut kur esmu aizbraucis. Otrs ir Instagrams, kurš tagad arī, man liekas, reizi gadā Jakabs B, kuras reizi gadā ielieku tagad jau tādu lielāku postu, par cik es mazāk kaut kur fočējos, tad ielieku tādu apkopojumu, bet biežāk storijas iemet. Tad Facebooks, Instagrams, LinkedIns tagad atkal uz pauzīt ir. LinkedIns vairāk, man liekas, ir domās, lai atrastu kaut kādu jaunu darba vietu. Jā, jā. Tad vēlreiz, Jākab, es tev saku, liels paldies, ka tu šodien atvēlēji laiku ieradies. Bija super parunāties ar tevi. Es domāju, ka mēs varētu mierīgi vēl 2 stundas norunāties, jo daudz kas palikt neizrunāts. Bet man ļoti patika, un es ceru, ka tev bija patīkama pieredze. Un jā, te jau līdz nākamajai epizodē. Paldies visiem. Čau. Ietekmes spēks. Paldies.